Kā jums gāja tie, kas pamēģināja želantīnu vakarā izdzert ēdamkaroti vai divas pirms miega? Vai tas palīdzēja jūsu miegam, palīdzēja iemigt, palīdzēja varbūt nomierināties? Pastāstiet, kā jums gāja. Kā tad želantīns, kāpēc tas palīdz iemigt? Skaties, mehānisms ir baigi vienkāršs. Želantīns palīdz paplašināties taviem asinsvadiem. Un tā kā tev guļot vajag samazināt nedaudz ķermeņa temperatūru, tas ir ļoti svarīgi normālai miega, tā kā arhitektūrai, normālai miega noritei vajag nedaudz samazināt tavu ķermeņa temperatūru. Un tavs ķermenis var samazināt savu temperatūru, paplašinot asinsvadus, līdz ar to tavs ķermenis vieglāk atdod siltumu. Tas arī notiek esot mierā. Vienkārši esot mierā, tavs ķermenis paplašina asinsvadus un, piemēram, stresa hormonu nikotīns sašaurina asinsvadus, tāpēc tev ir augsti un ķermenis saglabā labāk siltumu. Tā kā miers ir siltumu atdot un stress ir siltumu mēģināt saglābt iekšā, bet tas jūtās augsti uz tevis, vai ne? Un tātad tā kā miegam ir svarīgi, lai tu nedaudz samazinātu savu ķermeņa temperatūru, un tam ir nepieciešams, lai tavi asinsvadi varētu paplašināt, tā želantīna darbība ir sekojoša. Kad tu apēd želantīnu, želantīnā ir iekšā daudz glicīna, glicīna peptīdi, tavu kuņģiskābi šos te glicīna peptīdus sadala par glicīna aminoskābēm, šīs te glicīna aminoskābes nonāk tavā asinsritē uz asinsvadu sienām, tev ir glicīna receptors, tas ir maziņš proteīns, kas var uztvert glicīnu, un kad glicīna receptors tavā asinsritē uz asinsvadu sienām savienojās ar glicīnu, tas ļauj asinsvadu šūnām atslābt, ļauj tām bišķu pastiepties, un kad tās var pastiepties, tavi asinsvadi var paplašināties, līdz ar to tev rokas kājas var justies siltāk, un līdz ar to tu labāk atdod ķermeņa temperatūru apkārtējā vidē, līdz ar to ķermeņa temperatūra var nokristies, un līdz ar to tas sekmē labāk tavu miegu. Un nervos, neironos ir līdzīgs efekts, arī tur ir glicīna receptori, tur šie glicīna receptori var uztvert glicīnu, ko tu dabū no želantīna, un tas palīdz savukārt nerviem biškucīt atslābt un nomierināties, kas arī sekmē miegu, redzi, un šī te glicīna gaļā un olās un sieros un citos tādos pierastos proteīna avotos ir relatīvi maz, tāpēc kaulu buljons ir ļoti, ļoti svarīgs tavā uzturā. Vismaz pāris reizes nedēļā izdzer pāris krūzes kaulu buljonu vai vienkārši apēd pāris ēdamkarotes želantīna. Labākais glicīna avots. Čivriv 72.